Es izlasīšu Efeziešiem 1. nodaļa, 17. pants, labi 16. Lai būtu interesantāk. Tur rakstīts, es arī nebeidzu pateikties Dievam par jums, pieminēdams jūs savās lūgšanās, aizlūgdams, lai mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un godības pilnais Tēvs jums dotu gudrības un atklāsmes garu, lai jūs labāk viņu izprastu, apgaismota gara acis, lai jūs zinātu, kādu cerību dod viņa aicinājums un kādu godības bagātību viņš savējiem liek iemantot. Un cik pārlieku liels viņa spēka mērs, kas parādās pie mums ticīgajiem, darbodamies tādā pašā vispēcības varenībā, kādu viņš parādīs kādu viņš parādīs Kristū, to uzmodinājums no miroņiem. Un sēdinājums pie savas labās rokas debesīs, augstāk par ikvienu valdību, varu, spēku, kundzību un ikvienu vārdu, kas tiek minēts vai nu šī laikā vai nākamajā. Jā, tātad apgaismota gara acis, jā, ka mūsu gars var redzēt, jā, kā tas ir, es domāju, ka mums katram būtu jābūt tai mūsu lūkšanai, ka mēs prasam Dievam, lai mūsu gars var redzēt, lai mēs nespriežam pēc tā, ko mūsu fiziskais acis redz, lai mēs nedomājam tikai to, kā viss izskatās dabīgajā pasaulē, bet lai mēs esam kompetenti arī tajā, ko sauc par pārdabisko, jā. Jo ticība, kura nes rezultātu, tas ir pārdabiska darbība, jā. Un dabiski tas bieži vien nav izskaidrojams, lai gan mēs dzīvojam šajā pasaulē, lai gan mēs kustamies pasaulīgi mūsu tām vēlmēm vai tieksmēm vai mūsu virzībai, būtu jābūt tendētai uz to, ka mēs saprotam, ka mēs visi esam mūžīgi, ka tie cilvēki, ar kuriem mēs sastopamies, ka viņi ir mūžīgi, un ka tas viens cilvēks, kuru tu varbūt kuru tu palīdzēsi ieiet valstībā, jā, Dieva valstībā, ka tā lieta ir iespējams daudz svarīgāka nekā, ja tu šodien nopelnīsi tur 500,000 vai vēl vairāk, jā. Es jums tā, lai jums beigās pieceļaties, jūs atdzirdēt naudu uzreiz, jā, 500,000, par ko mēs runājam. Jā, bet neizskatās, ka nesagāja tie 500,000, daļai tikai iepatikās. Es nezinu tādus citus. Tad 5 eiro, kuram patīk 5 eiro. Tad, mēs bieži vien par to aizmirstam, mēs to nedomājam, mums tas neliekas tik būtiski, bet patiesībā tas ir tik svarīgi, ka mēs nedzīvojam vienkārši kā prosta cilvēki. Aiziet uz darbu, atnākt mājās, paēst zupu. Un tā paiet mums 70 gadi, un mēs to pašu vien daram. Un nekas nav pamainījies. Vismaz tā kādam iepatikās. Nē. Maiņa aizspēra mājiņu kādam pa gaisu. Labi. Bambaram. Bet tas ir tas, ko mēs tiešām bieži aizmirstam. Ir sevišķi, ka mums dzīvē sāk viss sakārtoties, sevišķi, ka mums dzīvē sāk lietas parādīties, kā mēs gribam redzēt. Mēs bieži vien aizmirstam par to, ka mēs esam ķēnišķīgi priesteri, jā, kurus Dievs nosauc par ķēnišķīgi priesteri, kad mēs neesam vienkārši šūnu kaut kāda veidojums, jā, kuram ir kājas, nagi, rokas, acis, vēl kaut kas, jā. Bet ka mēs esam pirmkārt, ka mēs esam gars, jā. Jo tad, kad mēs lasām pirmo Mūzes, jā, tad mēs zinām, ka Dievs iepūta savu to dzīvību, jā. Mēs zinām, ka Bībelē rakstīts, ka Dievs ir gars, jā. Viņš principā iepūta daļu no sevis, jā, vai savu dzīvību mūsos iekšā. Citādāk mēs esam pa lielam smiltis, vai kā to nosaukt, vai zeme, augsne pa lielam, vai ne?
Ja tu neatšķir to, ka tu esi gars, jā, tad tu bieži vien arī tikai dzīvosi pēc tā, ko tu redzi, ko tu sajūti, ko tu domā un vēl kaut ko. Bet bieži vien, lai gan mēs lielākā daļa to ticu, ka mēs saprotam, ka mēs esam garīgas būtnes, ka mēs esam Dieva bērni un vispārējais, mēs bieži vien tāpat, es tie skaitā, mēs tāpat aiziem tajā, ka mēs sākam dzīvot un būvējam savu virzību tikai uz tā, kā mēs jūtamies, kā mums iet. Ja? Bet es nezinu, kā jums, bet es reāli negribu tā kā nodzīvot, piemēram, 50 gadus un saprast, kad viss, ko es darīju, bija prosta dabiski. Viss bija prosta dabiski. Es izdomāju foršu schēmiņu, kā kaut kur dabūt kādu kapeiciņu, vēl kaut ko. Man viss sagāja. Garlaicīgi. Tas nenozīmē, ka tas nav svarīgi. Tas ir svarīgi, jā. Bet jautājums ir tāds, vai patiesībā tu dzirdi, ko šodien Dievs tev saka, ja? Vai tu patiešām dzirdi, kur viņš grib, lai tu ej? Jo, ja kādu laiku atpakaļ mēs samērā par to runājam, ja? Par Dieva dzirdēšanu, un jautājums ir tāds, vai patiešām tu saproti, kas ir Dieva sirdī priekš tavas dzīves? Jo tas ir iespējams vissvarīgākais jautājums, kas var tavu prātu nodarbināt šajā dzīvē. Vai tu patiešām staigā tajā, kam tu esi radīts, ja? Jo mēs zinām, ja pildspalva ir radīta, lai ar viņu rakstītu, tad viņa perfekti ir tam arī piemērota. Labi. Autotranslate. AI. Подключается. Es nezinu. Nekur viens. Un tātad, ja tu esi pildspalva, ja, Если ты ручка, tad tas, kas tevi radīja, тот, кто тебя создал, viņš radīja ar tādu mērķi, он создал тебя такой целью, lai ar to pildspalvu rakstītu. чтобы ручкой писать. Bet ja tu ar to pildspalvu izdomā, es nezinu, tad, kad taisi bremžu klučus nost, iesprost iekšā, lai nobloķētu disku. Если ты используешь эту ручку для того, чтобы менять колесам, допустим, тормозные диски, ты как штопор используешь ее, Viņi diezgan viegli salūzīs. оно достаточно легко сломается. Baigā jēga nebūs. Не будет большого смысла. Labi, tagad cits piemērs, pildspalva, ko ātri no otras puses. Другой пример, сейчас что-нибудь другое придумаю. Nebūs labi. Короче, jūs sapratāt ideju. Ja tu izmanto pildspalvu tam, ka viņa nav radīta, Если ты используешь ручку не для того, чтобы кому она была создана, tad tu vienkārši viņas to būtību, varētu teikt, izmet nebūtībā. и ты как бы эту сущность выкидываешь просто не в бытие. Un tieši tāpat arī ar mums, И так и с нами. lai gan mēs esam cilvēki, И мы люди. mums katram ir diezgan specifisks mērķis У no нас Dieva. специфическая цель от Иисуса. Jā. Un kāpēc tas tā ir? Kāpēc mēs varam noprast, ka tas tā ir? Как мы можем это понять, что это так является? Tāpēc, ka Jēzus saka, esmu ceļš. Потому что Иисус сказал, я есть путь. Un citā vietā rakstīts, ka šauri ir vārti, jā, šaurs ir И в ceļš. другом месте Писания написано, что узкие врата и узкий Un путь. citi šauro ceļu salīdzina ar to, ka viņš ir grūts, И некоторые сравнивают узкий путь с страданием. bet patiesībā Но на самом деле, tas ir šaurais ceļš, nav daudz opcijas. узкий путь это когда нету много опций. Tur ir vienkārši tikai tas, ko Jēzus tev dod. И там только находится то, что предлагает тебе Иисус. Jo tu vairāk esi nofokusējies uz viņu, И если больше ты сфокусирован на Него, varētu teikt, ka tas ceļš paliek aizvien šaurāks. и этот путь становится уже. Un tas nenozīmē, ka viņš ir grūtāks. И это не значит, что он сложнее. Vienkārši tev nav staigāt uz sāniem
Это не то, Ой, что шиени. ты ходишь в бок или туда, или сюда. Redziet, mēs lasām Bībeli, И мы читаем Библию, mums liekas, ka šaurais ceļš tas ir noteikti grūtais ceļš. и мы думаем, узкий путь это sложный путь. Bet patiesībā tā analoģija tajā ir, ka tur ir šaurs Ну, аналогия есть, если узкий un tur ir plats. и там широк. Jā. Platajā tur staigāt, kā tu gribi. Tur. На широком пути ты ходишь как хочешь. Buda, muda, kuda, uda, uda. Как-то так. Sorry, es tā ekstrēju bišķi. Varbūt kādam nepatīk man joki, bet jā, jāpacieš, kamēr es tur beigšu. Tu vari darīt, tev ir ļoti daudz opcijas, У тебя много опций. bet tad, kad tu esi uz šaurā ceļa, Но когда ты на узком пути, tur ir tikai Jēzus. там только Иисус. Tikai Jēzus. Только Un, Иисус. jo tu vairāk sāc dzirdēt, ko viņš tev saka, И чем больше ты начинаешь слышать, что Он тебе говорит, tu saproti, ka tie citi varianti, и ты понимаешь, что другие варианты, viņi man neder. они не годятся. Un ne vienkārši neder, Они не просто не годятся, viņi mani vairs neapmierina. они больше меня не вдохновляют. Jo tad, kad tu redzi un baudi, ka Dievs ir labs, И когда ты вкушаешь и видишь, что Бог благ, tad visi pārējie varianti tev, тогда все остальные viņi варианты, vairs negaršo. они больше не впечатляют. Jo tu saproti, ka tam, ko tu dari, ir, ka tu seko Jēzum, И когда ты следуешь за Иисусом, tam ir aizmugurē daudz vairāk nekā 500,000 и за Ним naudas zīme. Ja? больше 5000 или, ну, как бы, эквивалент, финансовый эквивалент, Jo за Ним больше. Bībelē saka, ka ko tas cilvēkam palīdz, viņš iemanto visu pasauli, И Библия говорит, что человеку польза от того, что он приобретет весь bet ja мир, viņš pazaudē savu но dvēseli, если потеряет душу свою. kāda jēga, ja tev pieder pilnīgi viss? Какой смысл, если у тебя все? Mums pat nav, mēs pat citreiz nedomājamies līdz visam, mēs tikai domājam citreiz, ot man to mašīnu beidzot nopirkt. И мы даже не dodумываемся иногда, но мы так смотрим, нам бы хотя бы эту машину купить. Un es citreiz paskatījos pats savā sirdī, И я иногда всматриваюсь в свое сердце. un es paskatos, cik nenormāli daudz vietu manā domās vienkārši aizņem prosta materiālas lietas. И я смотрю, сколько много места занимает именно в моем разуме материальные вещи. Šito tā izdarīt, to tā Это izdarīt, так сделать, то сделать, šitā. это то, другое. Kā Bībelē bija rakstīts? А как в Библии написано? Seek first, tā kā meklē vispirms Ищи Dieva прежде valsti, Царство Божие. tā kā meklē vispirms. Прежде всего. Un tas ir tā kā, ej, tu nos, cik svarīgi. И это очень важно. Jo tad, kad mēs ieliekam savu kārtību И когда мы ставим свое un постановление gribam sagaidīt Dieva и rezultātu, хотим ожидать Божьего результата, mēs nesagaidām viņu. мы не diemžēl. дожидаемся. Bet tad, kad mēs sākam padoties Dievam, Но когда мы как бы подаемся Богу, tā kā Jākabā rakstīts, как в Якова написано, jā, padoties Dievam, slēgties pretīm vēlnam un viņš bēgs. vai ne? подайтесь Богу, противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. Tad, kad mēs izvēlamies viņa kārtību, Когда мы выбираем его порядок, tad viņš ir tas, kurš stāv pār savu vārdu. и он тот, кто стоит за своим словом. Jā. Es vienkārši tā, lai jūs tāds side note, jā, tāda blakus lietiņa, tas nenozīmē, Это не значит, ka mēs vairs nedzīvojam savu ikdienas dzīvi. Это не значит, что мы Tas не vienkārši, живем свою lai jūs pareizi saprotat. mani. обыденную жизнь, чтобы вы правильно поняли. Tu vari, tur vari ļoti daudz laika pavadīt savā darbā, tas viss ir kārtībā. Ты можешь время проводить на работе, это все нормально. O, laba ideja ienāca. Bet tas Дело сам nenozīmē, себя, jā, kling, tā kā bembi, kad ieslēdz. Bet tas nenozīmē, ka pat ja tu daudz laika pavadi savā ikdienas lietā, tas nenozīmē, ka tava sirds ir tajā. И если ты много проводишь время в своей рутине, это не значит, что твое сердце, оно там. Bet Но tāpat, ja tu daudz laika pavadi savā ikdienas lietā, если ты много проводишь время в своей обыденности, tas nenozīmē, ka tava sirds tur patiesībā nav iekšā. Jā. это не значит, что Nepareizi твое pateicu. сердце может быть, такая- то есть может быть в Tu этом. vari pavadīt 8 stundas darbā, Ты можешь быть 8 часов на работе, un tavā prātā ir tikai darbs. и в твоем разуме только работа. Tu vari pavadīt 8 stundas darbā, Ты проводишь 8 часов на un работе, tavā prātā ir vispār pilnīgi kaut kas cits. Tas и ir в твоем Dieva разуме valstība, просто что-то Dieva другое. vārds, Там Божье Bībele. Царство, Слово Vēl Божие, kaut kas. Библия и еще что-то. Jā. Un tas ir rītīgi svarīgi, ka mēs to saprotam. И это важно, что мы это понимаем. Tā kā saprast, ar ko mēs dzīvojam. Чем мы живем? Kas ir tas, kas mūs tā kā dzen uz priekšu.
Что является тем, что нас движет вперед? Jo Pāvils saka, Потому что Павел пишет, šās atradīšu. Filipiešiem 3. nodaļa, tur ir rakstīts 7. pantā. Rakstīts, bet kas man bija iegūms, to es Kristus dēļ esmu uzskatījis par zaudējumu. но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Bet arī tagad es visu to uzskatu par zaudējumu, salīdzinot ar mana kunga Kristus atziņas nesalīdzināmo pārākumu, kura dēļ es visu to esmu zaudējis un uzskatu to par mēsliem, tā rakstīts latviskajā, lai Kristu iegūtu. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. Un atrastos viņā, negūdams savu taisnību no bauslības, bet no Kristus ticības, taisnību no Dieva uz ticības pamata. Jā. И найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога в вере. Jā, tad Pāvils tajā laikā bija diezgan, uz mūsdienu, varētu teikt, viņš diezgan tāds labā stāvoklī cilvēks bija. Jā. И Павел на то время, если на наш эквивалент, то он был стабильный на то время. Viņš bija pēc tās statusa, viņš bija romietis, По статусу он был римлянин. tas bija rītīgi, tas bija augšējais līmenis. Это была высокая мера. Viņš saka, bet es to visu savu statusus, es to visu uzskatīju par neko. И он говорит, что этот весь статус, это все я посчитал за ссор или за ничто. Lai Kristu iegūtu Чтобы приобрести Христа, un lai atrastos viņā. чтобы найтись в Нем. Āmiņ. Mēs varam piecelties. Amen. Labdien visiem! Dievs mūs atveda no Anglijas Он нас привез сюда с Англии pēc 3 gadu pārtraukuma. после 3 лет перерыва. Jā, svētais gars, lai palīdz man runāt, lai es neko nesameloju vai nepielieku. Пусть Дух Святой учит меня говорить, чтобы я ничего не додумал и не договорил. Jā, un lai viņš man noņem stresu, jo man agrāk bija ļoti problēmas lielas vispār publiski runāt. И пусть Дух Святой уберет этот страх. И раньше я боялся публично говорить. Jā, un nu jau ir mazliet labāk pēc gadiem. Tātad, ielidojot jau Latvijā, nebiju raudājis daudzus gadus. Varbūt sirds ir nocietināta, varbūt cits iemesls. Lidmašīnā apraudājos, izkāpjot uz šīs zemes apraudājos. Jo šai zemē sāp, Dievs rāda, šai zemē sāp. Es nedrīkstu teikt, ka viņa ir nolādēta, bet kaut kas ir nepareizs. Jā, un braucām uz Latviju. Es Dievam vienmēr saku, Dievs liec manā sirdī tavas lietas, jo vecāki, brāļi, māsas, citi cilvēki, tas ir atšķirīgi. И я говорю, Господь, вложи в сердце твои вещи, то есть братья, сестры, родственники, это второстепенное. Šis laiks izvērtās ļoti svētīgs, šis mūsu ceļojums iet uz beigām. Šorīt mums pazuda elektrība, mašīna izdega lampiņa. Varbūt šitais kaut kā spēs. Tad man baiļu gars uzbruka. Тогда мне дух страха напал на меня. Bet es sapratu, kad ir jādodas ceļā. Dievs arī savu sievu runāja. Я понял, что надо ехать, и Бог через жену говорил чаще всего, да? Atbraucot šeit, es sapratu, ka mums bija šeit jābūt. Он и отбросил, приезжая сюда, я понял, что мы должны здесь быть.
Halleluja. Slava Bogu. Cik man ir dots laiks? 10 minūtes. Cik vienkārši plūst, lai plūst. Mazliet paliecināšu manu iespaidīgo atgriešanās stāstu, ja tā var nosaukt. Я pie бы Dieva. хотел бы поделиться своим впечатляющим, как я пришел к Богу. Es nenāku no tādas apzināti vai acīm redzami ticīgas ģimenes. Я не прихожу от такой христианской духовной семьи. Pēc sava dzīvesveida es pat atļautos teikt, ka es biju pagāns. И по своему жизненному как бы отношению я был язычник. Tēvam bija Bībele, viņš it kā no jaunības bija ar Dievu, bet viņš kautrējās par to runāt, un mēs bērni to nezinājām. И у папы была Библия, и он с молодости был верующий, хотя он стыдился об этом говорить. Es savu liecību mēģināšu teikt jau ar šito prātu un ar šo izpratni, tā kā ar atpakaļiešu datumu. Я буду рассказывать свое свидетельство уже как бы с нынешним пониманием, с вчерашним числом. Vakar vēl man atgādināja mans tēvs, ka 2 gadu vecumā man bija diagnoze sirds aritmija un būtībā man bija jāmirst. И отец мне вчера напомнил, что 2 года, когда мне было, мне надо было умереть, потому что у меня была аритмия сердца. Visu savu bērnības laiku un visu savu pusauģa gadus un jaunību es nebiju pieņemts, es biju apsmietis, es nesapratu, kas ar mani notiek, es biju dīvains, savādāks. И какое-то время, период времени в школе, я как бы был не принят, отвергнут, не любим другим. Jā, un tad 2009. gadā man uzdāvināja Bībeli. И в 2009 году мне подарили Библию. Es pats neko nesapratu no tā visa. Я ничего не понял от этого всего. Tad es pēkšņi biju sācis klausīties kristīgo И radio. тогда я начал слушать христианское радио. Tad es sāku iet uz katoļu baznīcu, dzert tēju un paēst. Я ходил в католическую церковь пить чай и покушать. Tad es aizgāju uz luterāņiem, lai saprastu, ko tie dara. Потом я пошел к лутеранам посмотреть, что они делают. Tad man uzrādās ceļā cilvēks no mana tajā laikā pagasta ciema, И тогда появился у меня человек с этого местности, где там я жил, kurš bija ar ļoti sliktu reputāciju, который был очень plохой репутацией, bet viņš sāka stāstīt par Dievu. но он начал говорить о Боге. Tad Dievs izdarīja tā, es jau tagad stāstu ar atpakaļšu datumu, toreiz es to nesapratu. Я рассказываю уже назад этого времени, раньше я этого не понимал. Tad viņš man sāka stāstīt par Dievu, jā, un Dievs sakārtoja tā, ka mēs vienā darbā strādājām. И Бог так сделал, что мы в одной работе потом работали. Bet viņš kaut kādā veidā bija ļoti karsts kļuvis uz Dievu. Но он каким-то образом стал горячий с Богом. Bet man tas nepatika, tad es viņu metu ārā no mašīnas, saucu atpakaļ, tad viņš gāja ar kājām, tad viņš brauca ar mani. Это мне не нравилось, я его выкидывал с машины, то он пешком ходил, то я брал назад. Viņš grieza kristīgo radio līdz galam, es griezu citu staciju. Он христианское радио на полную катушку, я на другое. Jā, tev es tās palīdz man atcerēties. Bet es tajā visā tagad saprotu, ka Dievs jau man bija pieskāries un mani vadīja, bet es pats nesapratu, kas ar mani notiek. Я знаю, что Бог уже меня коснулся, Он меня как бы направлял, но я сам не понимал, что происходит. Tam visam paralēli manā dzīvē bija sākušās alkohola problēmas. Es pārāk bieži biju lietojis alkoholu jau iepriekš, bet arī tajā posmā es lietoju. Un arī laulība man juka, kurā es biju pirms šīs laulības, jo man otrā laulība ir. И все как бы рушило в жизни, брак разрушился, это уже как бы второй брак, и все как бы разваливалось. Jā, un no tā 2009. Gada līdz pagāja 2 gadi, 2011. gads. Tas bija ar alkoholu kritis ļoti zemu. И был 2009 un līdz 2011. С 2009 по 2011 году я как бы очень сильно упал в алкоголь. Paralēli tur man sludināja par Dievu. Ну, параллельно мне проповедовали. Jā, es turpināju savu dzīvesveidu, nepareizo. Я продолжал свой неправильный образ жизни. Un 2011. gadā, sestdienas rīts, В 2011 году, sestdienas rīts, kāda Subota, sestdienas rīts, утро, es biju savā dzīvoklī Ja pēc был- visiem nedēļas darbiem, в своей квартире после всех работ, pēc nedēļas nogales svinēšanas. после праздников больших. Man bija ļoti slikti, man bija pēc alkohola bija paģiras, un Мне es было arī плохо,
похмель после... Es arī daudz smēķēju. Я много курил. Es sapratu, ka es esmu paralizēts. Ja poнял, что Momentāni я- paralizēts. Visa krāna kreisā puse bija paralizēta. Парализован, у меня вся левая часть была парализована. Tad man piestājās baiļu gars, stresa gars, И тогда мне противостал дух страха, стресса. kļuva vēl sliktāk. Стало еще хуже. Es sapratu, ka es nevaru aiziet uz tualeti. Es sapratu, ka mana dzīve ir vēl sliktāka. И я понял, что даже я не могу пойти в туалет, и мне жизнь стала еще хуже. Tad es biju, kā es toreiz izpratu, es biju saucis uz kaut ko augstāku, jo Dievs man nebija zināms, nebija skaidrs, kas ir Dievs. И я понял, что я кому-то взываю, кому-то вышнему, потому что я не знал, кто такой Бог и как он... Tad vienā acu mirklī manā istabā ienāca pārdabiska gaisma. Visa istaba bija pārdabiska gaisma. Es to tā kā testēju, pārbaudīju, vai tas nav kaut kas cits, bet es saprotu, ka tas ir kaut kas pārdabisks. И я понял, что что-то сверхъестественное начало происходить, что это не просто как бы, что это что-то сверхъестественное. Tad es tā kā sevi redzēju no malas. Es nevaru apgalvot, kad es biju debesīs vai kur. Es savu ķermeni redzēju no malas. И тогда я увидел свое тело как бы со стороны. Я не могу объяснить, это был я на небе или где-то еще, но я видел свое тело уже со Tas стороны. varēja turpināties 15-20 minūtes. И это могло продолжаться 15-20 минут. Pēc tam es tā gaisma bija pazudusi, bet es biju cits cilvēks. Свет пропал, но я уже был другим человеком. Es biju fiziski cits cilvēks, paralīze bija aizgājusi. Я был физически другим человеком, паралич Visas ушел. tās alkohola sekas bija aizgājušas. Весь этот алкоголь ушел. Es vienkārši sapratu, ka es zinu Dievu, И я просто понял и осознал, что я знаю Бога. ka Dievs ir dzīvs. Что Бог живой. Viņš manī bija ielicis pārdabiski atziņas vārdu par mani pašu. Он как бы дал слово, знание во мне самом. Es biju, to es pēc tam sapratu, es biju kaut kur dabūjis 6 A4 formāta lapas Я потом только понял это, я где-то получил эти А4-6 un листов rakstījis Dievam vēstuli. и писал Богу письмо. Uz abām pusēm tām lapām tas bija ļoti daudz. Там было очень много с каждой stороны этого Bet to es листа. visu biju darījis neapzināti. Но все это дело неосознанно. Un tad tas brālis, kurš man sludināja, kur es liku no mašīnas ārā, И брат, который мне проповедовал, которого я выгонял из машины, viņš teica, tu esi traks, tu nesaproti, ko tu dari. он сказал, ты глупый, ты не понимаешь, что ты делаешь. Tagad dzīve vairs nebūs tāda. Жизнь не будет такая, как было. Es viņam saku, es saprotu Я visu, говорю, es я to gribēju. понимаю. Я говорю, я это хотел. Un tajā pašā laikā Dievs man arī iedeva dažas dāvanas, skolotāja dāvanu, dziedināšanas dāvanu. И в то время Бог мне дал уже, как бы проявил через меня дар учителя и дар исцеления. Viņš to man atklāja garā, Это мне caur как бы Dieva vārdu arī. открылось в духе и через Слово Божие. Un kopš tā laika es dzīvoju tagad gan laicīgo dzīvi, pārsvarā strādāju, bet Dievs man arī lieto man pašam savu draudzi nav, bet es tieku lietots pie individuāliem Я живу cilvēkiem. как бы обычную жизнь, работаю, но в том же самом моменте Бог использует меня в церкви, где я служу. Varbūt kaut ko piemirsu, bet, Может быть, что-то забыл. jā, bet tad vēl gribēju pieminēt šodienas tēmu. Ļoti mums ar sievu uzrunāja šodienas tēma, И сегодня как бы проговорила сегодняшняя тема нам с утра. jo arī es vienmēr runāju par 100% Dieva vadību, kad man interesē tikai tas. И это о том, что 100% Божие видение или водительство Духа, да. Dievs ir varens, paldies. Бог благ. Amen. Как-то не потолку освещу. Чисто сменить хотя бы. Svētīta draudzes, svētīti brāļi māsas. Благословение церкви и братьям и сестрам. Būtībā vienmēr jau šeit iznākšana liekas vajag, nevajag, noderēs, nenoderēs kādam, bet es ticu, ka noderēs. Выходить сюда стоит, не стоит, нужно, не нужно, но я верю, что это кому-то будет нужно. Un, protams, viss ir
mūsu debesu Tēva gara vadībā un spēkā. И поэтому все в Божьей силе, Un viņš ir varens, и Он велик, un viņš darbojas šodien. и Он действует сегодня. Viņa spēks ir jūtams šodien, Его сила чувствуется сегодня, ik mirkli mūsu katra dzīvē, каждое мгновение в наших жизнях. ja vien mēs ļaujamies, Если только мы позволяем, ja mēs atveram savu sirdi, savu prātu. если мы открываем свое сердце, свой разум. Un es droši vien dalīšos ar pēdējā laika to, kas mana pieredze, mana garīgā pieredze. И я поделюсь тем, что у меня в последнее время такой духовный опыт. Un es ticu, ka Svētais Gars palīdzēs jums nodot. И я верю, что Дух Святой поможет вам передать. Un es tiešām eju mazumā, un lai Svētais Gars pagodinās, lai viņa garai vadībā tas viss notiek. И Slavu я Dievam. иду в меньшинство, смиряюсь, пусть Бог ведет это, и пусть это будет для Его славы. Un šaurs ceļš. Узкий путь. Ceļš ar Dievu ir šaurs. Путь с Богом, он узкий. Un es gribu teikt tā, ka kā piemēru vizuāli tas būs tāds. Я Viņš хочу būs сказать, визуально tā kā такой, šis šķērskoks. как вот этот вот отрезок. Un mēs nākam pie Kristus, И мы приходим к Христу, un tad sāks mūsu ceļš и тогда начинается наш путь ar viņu. с Ним. Un, ja mums liekas, ka viss ir beidzies, И если нам кажется, что все закончилось, tad tas ir sākums. то это только начало. Viss tikai sākas. Все только начинается. Mūsu cīņas tikai sākas. Наши битвы только начинаются. Un, tā kā mēs ejam pa šo ceļu, И тогда, когда мы идем по этому пути, tas notiek ļoti lēnām, это происходит очень медленно. un tas notiek nepārtraukti kalnā. И это происходит непрерывно в гору. Neatkarīgi no tā, jūs to redzat, vai jums to atklāja, vai jūs to jūtat, vai nejūtat. Вне зависимости от того, вам это рассказали или не рассказали, вы это чувствуете или не чувствуете. Tas notiek nepārtraukti kalnā. Это происходит непрерывно в гору. Un Bībelē ir teikts, skatieties uz augšu, И в Библии написано, смотрите вверх, vērsiet skatu uz augšu. направляйте свой взор наверх. Un es mēģināšu attainot. Attainot. Я попробую это показать. Mēs ejam, piemēram, mēs ejam ticībā, Например, мы идем в вере, piemēram, pasaulē mēs nodarbojamies ar savām ikdienas pienākumiem, pasaulīgiem pienākumiem, darbā, piemēram. например, в мире мы занимались своими обычными делами, своими обычными обязанностями, работой, например. Nu, ja nu kādam vēl pateiksi, kaut ko pasludināsi, И если кому-то еще скажешь, свидетельствуешь ли кому-то, ļoti bieži nebrīnies, ka tu saņemsi nosūtījumu, neticību, kaut kādu часто Морги? удивляешься, что ты получишь какое-то непонимание, осуждение, pasakas. какие-то сказки. Un, ja tu virzīsies, tas visticamāk tevi izšaubīs. И если ты будешь направляться, это, скорее всего, тебя пошатнет. Atšķirībā no tā, cik tu esi sagatavots jau Dieva spēkā un vārdā, В зависимости от того, насколько ты уже готов в Божьем tas Слове tevi, силе, tas tevi sašūpos vai nu šā, vai nu tu vēl paliksi uz ceļa. это тебя либо пошатнет, либо ты еще останешься на пути. Ja tu esi nonācis ārpus šaurā ceļa, kad liekas, Если ты сошел с узкого пути, то кажется, varbūt tiešām atslābsti, varbūt tiešām esi mierīgs un neiespringsti, может, правда, расслабься, будь в покое и не напрягайся. tās visas ir muļķības, Это все ерунда, tev to nevajag. тебе это не надо. Tevi pasaulē sāks uzskatīt par jocīgu Тебя мир начинает видеть каким-то странным, un sāk nelāgas runas par tevi izplatīt nepamatotas. и начинает говорить о тебе нехорошие вещи, которые не обоснованы. Atceries, skaties uz augšu И помни то, что тебе нужно смотреть наверх. un
Meklē dzīvību, tver dzīvību, и ищи жизнь, tver spēku, силу, domā tās lietas, kas ir tīras, šķīstas un svētas. и думай те мысли, которые чистые и святые. Un tas tevi cels. Это тебя будет поднимать. Un tu atgriezīsies atpakaļ uz И šaurā когда ты ceļa. вернешься обратно на узкий путь. Tu turpinās iet, Ты будешь продолжать идти. kāds atkal pateiks, vai nozākās tevi, vai notiks pasaulīgi tev ikdienā, ģimenē, vai lietas kaut kādas iespējams, kas tevi vispār nospiedīs uz ceļiem. Кто-то тебе, возможно, что-то скажет, или какие-то обстоятельства придут, которые, возможно, тебя вообще собьют Он- на колени. Mēģinās tavu galvu vienkārši spiest pie zemes, И будет пытаться твою голову прижать к земле, ka tu esi nekam nederīgs, что ты ни к чему не пригодный, tas tev to nevajag, тебе это не надо, neej uz priekšu, не иди вперед, tu to nespēsi. ты это не сможешь. Ir dažkārt ļoti grūti. И часто очень тяжело. Ir ļoti grūti savas domas sakopot, И очень трудно свои мысли собрать. un tavas domas jauks, И твои мысли будут спутываться, uzbrukot ar meliem, находя на тебя с обманами, uzbrukot ar tevis nicināšanu, pazemošanu, будет нападать на тебя, такое, чтобы унизить тебя. gan caur cilvēkiem, gan caur sapņiem. Через людей и через сны. Tās ir garīgās cīņas. Это духовные битвы. Un Dievs saka, pateicieties par visu. И Бог говорит, будьте благодарны за все. Un kad esi uz šiem ceļiem, un pat galvu nevari pacelt, И тогда, когда ты на коленях и даже голову поднять не kad можешь, šķiet, ka pat skatienu nevari pacelt, jo esi tik ļoti nospiests iespējams. когда кажется, что ты даже взгляд поднять не можешь, потому что ты настолько унижен, Sāc pateikties. Ja neko citu nevari, sāc pateikties. начни благодарить. Если ничего больше не можешь, начни благодарить. Es pateicos, ka man ir tik grūti. Я благодарю, что мне так tяжело. Es pateicos, ka esmu nicināms visu acīs. Я благодарю, что я унижен в глазах всех. Es pateicos, ka esmu nekas. Я благодарю, что я никто, Ka esmu nekas bez tevis. что я никто без тебя. Tomēr es esmu varens tavā spēkā. Все-таки я силен в твоей силе. Un es ticu, ka tu iesāc un tu pabeidz. И я верю, что ты начал и ты закончишь. Un es ticu, ka tu esi mans spēks. И я верю, что ты моя сила. Un jūs redzēsiet, kā tas uzbrukums tiks novājināts un viņš atkāpsies. И вы увидите, что нападки, они ослабеют и будут удалены. Un ar laiku jūs to pazīsiet un izjutīsiet burtiski fiziski. И со временем вы это узнаете и будете чувствовать даже физически. Un jūs sapratīsiet, ka tas strādā. И вы поймете, что это работает. Un kas ir vēl? Ja tas nāk caur cilvēkiem, И еще, если это не через людей, tad svētījiet šos cilvēkus. если через людей, тогда благословляйте этих людей, Katru. каждого. Pat ja jums ir grūti, pat jums prāts un mēle negriežās svētīt par to, kas jums, piemēram, Даже если nodarīts. у вас язык не поворачивается и ум не понимает, все равно благословляйте. Lai cik briesmīgi nebūtu teikt, es svētīju tev 100-kārt. Даже если вам очень tяжело, благословляйте в 100 раз. Un tev pieskaries viņam. И Бог, благослови его. Es svētīju viņa darbību, viņa darbošanās, biznesus, ģimenes. Я благословляю его работу, бизнес, свою семью. Un ar šo svētīšanu jūs tiksiet dziedināts. И через это благословение вы будете исцелены. Un tas spēks, tas demoniskais spēks, viņš tiks satriekts. И эта демоническая сила, она будет разбита. Tas, kas nāk no konkrētā cilvēka. Та, которая идет от конкретного человека. Un turpiniet iet. И продолжайте идти. Un tas būs ik pa laikam, tas būs sezonās. И это будет через время, по сезонам. Kādreiz šie uzbrukumi būs vieglāki, Иногда эти нападки будут полегче. kādreiz būs tā, ka jūs tiešām nospiež, un vēl liekas ar kāju uzkāpt virsū. И иногда будет казаться так, как будто бы вас прижало и еще ногой сверху. Un tā, ka pat negribās pat domāt, liekas par Dievu, cik viss ir. И тогда даже кажется, не хочется думать о Боге, насколько все плохо. Pateicieties par visu. Благодарите за все.
Es gribu nodot jums šīs atslēgas, jo manā dzīvē tas strādā. Я хочу передать вам эти ключи, потому что в моей жизни они работают. Viņām patiešām ir liels spēks. И у этого на самом деле есть большая сила. Un patiešām satveriet, И просто возьмите, jo vēlns neguļ. потому что дьявол не спит. Un mums ir jābūt nomodā. И нам нужно бодрствовать. Un tas ir nopietni. И это серьезно. Lai Dievs jūs svētī. Пусть Бог вас благословит. Es aicināšu visus bērnus. Ja jūs uzskatāt, kāds labi jūs esat, visi Dieva bērni. Tad, jā, visi bērni nākiet lūdzu priekšā. Es aizlūku par jums. Andrej! Mēs varētu visi piecelties, izstiept rokas, tā kā palūksim, svētīsim, jo atcerieties, tā kā katra lūkšana, katra tā kā pacela svētīšana, tas ir ļoti, ļoti lielā spēks garīgajai pasaulē, tāpēc, jā. Tāpēc Tēvs, es Tev pateicos par šo dienu, par šo laiku, tāpēc Tēvs, es pateicos par šiem katru sirdi, katru dvēseli, tāpēc Tēvs, es Tev pateicos par to, ka Tu esi nolicis šajā pilsētā, tāpēc Tēvs, šajā zemē. Es Tev pateicos, ka katram, tāpēc Tēvs, ir Dievs nolikts mērķis, tāpēc Tēvs, un es Tev pateicos par to, ka Tu piepildi, tāpēc Tēvs, katrā dzīvē, tāpēc Tēvs, to mērķi, ko Tu esi paredzējis priekš viņu dzīvēm, tāpēc Tēvs, un es svētīju katru bērnu, tāpēc Tēvs, tāpēc Tēvs nākotni. Tāpēc, lai šī diena jums ir svētīta visiem, Jēzus vārdā. Āmen. Es gribēju nedaudz papildināt, ko māsa teica. Mēs esam katrs kaut kādā brīdī, katrs atsevišķā garīgā stāvoklī. Mēs neesam vienmēr tādi, kas ir no jauna piedzimuši, kareivīgi, iesim, stāvēsim. Mēs esam arī kā mazi bērni, kas tikko sāk krāpot, tikko sāk staigāt un viņi klūp un tādi lankarējās. Un Dieva žēlastība ir jebkurā stāvoklī, kādā mēs esam, jebkurā garīgā stāvoklī, kādā mēs esam, ir Dieva žēlastība. Un tagad skanēja šī dziesma, rādi ceļu, brīnumus dari, un tas atgādina man, ka tieši jebkurā vietā, kur mēs esam, darba vietā, veikalā, ģimenē vai starp bērniem, ir tādas situācijas, kad mēs nevaram neko izdarīt miesiski. Mēs varam tikai paļauties uz Dievu. Un dzirdot šos dziesmas vārdus, man nāca savi vārdi, ko Dievs man deva. Ja ne tu, kurš tad? Tādos brīžos, kad mēs ļoti vāji, vienkārši mēs kliedzam, ja ne tu, kurš tad? Kurš man var palīdzēt? Jo pasaule ir tik ļoti sevi parādījusi, tik ļoti sevi attīstījusi ar galvenām mašīnām, ar psihologiem, ar tabletēm, ar visiem. Viņi ir ļoti sev parādījusi, bet mēs neesam iepazinuši patieso Dievu. Kurš tad, ja ne viņš, tikai skatīties uz viņu jebkurā garīgā stāvoklī, kurā mēs esam stipri vai vāji, atcerēties par viņu. Да, слава Богу. Paldies Dievam. Я спущусь немножко вниз. И знаете, сегодня уже много было сказано. Šodien bija daudz pateikts. Реально, сегодня много было сказано. Reāli šodien bija И daudz я верю, что pateikts. Дух Святой, Он работает. Un es ticu, ka Svētais Gars viņš strādā. Он неотъемлемая часть нашей Viņš духовной ir жизни. neatliekamā daļa mūsu garīgās dzīves. И как мы пели сегодня в песне, да? Un kā mēs šodien dziedājam dziesmā, Даже если я не вижу, ты делаешь. pat ja es neredzu, tu dari. Даже если я не чувствую, ты Pat делаешь. ja nejūtu, zinu, ka tu И часто наша жизнь dari. заключена в том, как я чувствую себя комфортно. Bieži vien mūsu dzīve ir tanī, kā es jūtos. Если я ощущаю мурашки, значит Дух Святой здесь. Muraški. Skudriņas. Ja es jūtu skudriņas, šermuļas, tad tā viss ir labi.
Но не всегда так. Bet nevienmēr tas ir tā. И вот именно верность Божия проверяется, когда ты не видишь, Un tieši Dieva Не uzticamība чувствуешь. parādās tad, kad tu nejūti, neredzi. но когда ты просто говоришь: Господь, я знаю, что ты rядом. Bet tad, kad tu zini, saki, Dievs, es zinu, ka tu esi И blakus. тогда Бог смотрит, Un tad Dievs skatās, ой, с этим можно и на войну. ar šo var arī uz karu. Потому что часто в нашей жизни вот обстоятельства, Tāpēc, ka bieži vien mūsu dzīvē tādi apstākļi, они делают нас слабыми. viņi padara mūs vājus. И с одной стороны это хорошо, Un no vienas puses tas ir labi. мы можем укрепиться и сказать: Господь, еще недостаточно. Mēs varam stiprināties un pateikt, Dievs, tas vēl nav pietiekami. Но с другой стороны плохо, мы опять проиграли. Bet no otras puses ir slikti, ka mēs atkal zaudējam. И сегодня говорилось о пути. Un šodien bija runāts par ceļu. И часто мы подразумеваем путь, это просто как бы какое-то состояние. Un bieži vien mēs domājam, ka ceļš tas ir vienkārši kaut kāds stāvoklis. Но путь это определенная дистанция в твоей жизни. Bet ceļš tas ir tā ir noteikta distance tavā dzīvē. Это где ты начинался Tas ir tur, kur tu sācies, и где ты будешь заканчиваться. un tad tur, kur tu beigsies. Это то, где тебя Бог призвал. Tas ir tur, kur Dievs tevi aicināja. И этот широкий путь надо будет выбирать каждый день. Uzki. То есть узкий путь. Un šo šauro ceļu vajadzēs izvēlēties katru dienu. Каждый день. Katru dienu. Каждый день. Katru dienu. Ты просыпаешься, Tu pamosties, у тебя выбор. tev ir izvēle. Просыпаешься, Pamosties, опять выбор. atkal Ты izvēle. куда-то едешь, Kaut kur у brauc, тебя выбор. tev ir izvēle. Идешь на работу, Ej uz darbu, у тебя выбор. tev ir izvēle. И постоянно у тебя выбор. Un vienmēr tev ir izvēle. Но когда ты в позиции, правильной позиции от Бога, Bet tad, kad tu esi pareizajā pozīcijā no Dieva, тогда ты правильные выборы делаешь. tad tu dari pareizus Библия говорит, когда ты lēmumus, izvēles. водимый Духом Божьим, Bībele saka, ka, kad tu esi vadīts ar Svēto garu, ты победитель. tad tu esi uzvarētājs. Я помню, когда я был неверующим, Es atceros, ka es biju neticīgs. и знаете, что я задал себе один раз в жизни вопрос? Un ziniet, kādu jautājumu es sev uzdevu? Я спросил, почему я всегда попадаю в какие-то проблемы? Es jautāju, kāpēc es vienmēr esmu kaut kādās problēmās. И я там с другом какие-то блейнис делаю, да? Un es ar savu draugu kaut kādas blēņas daru, С ним никаких проблем, со мной проблемы. viņam nekas, man problēmas. И я понял, что моя идентичность Un неправильная. es sapratu, ka mana identitāte nav Что-то pareizā. привлекает сатану в мою жизнь. Kaut kas piesaista vēlnu manā Что-то dzīvē. он нашел во мне такое, чтобы меня цеплять. Kaut ko viņš manā dzīvē ir atradis tādu, aiz kā mani Айсер. Но Бог так не хочет. Bet Dievs tā negrib. Я прочитаю одно место Писания. Es izlasīšu vienu rakstu vietu. Сейчас я попробую Катрине тоже сразу передать. Петр сегодня уже чуть-чуть его процитировал. Pēteris jau šodien citēja viņu. И там такие слова. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованы». Bet jūs esat izredzētā cilts, ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums, lai jūs paustu tā varenos darbus, kas jūs ir aicinājis no tumsas savā brīnišķīgajā gaismā. Jūs, До конца, да. Jūs, kas citkārt nebijāt tauta, bet tagad Dieva tauta, kas nebijāt apžēloti, bet tagad esat apžēloti. И о чем я хочу сказать? Un par ko es gribu pateikt? Это кто мы Kas esam mēs и что мы должны делать. un kas mums ir jādara? Кто-то скажет, ну я это уже знаю. Kāds teiks, es to jau zinu. Но мы иногда в наших обстоятельствах, которые нас сдавливают, Bet bieži vien mēs mūsu apstākļos, kuri mūs tā kā spiež, мы иногда забываем, кто мы. mēs aizmirstam, kas mēs esam. Мы забываем говорить какие-то вещи. Mēs aizmirstam teikt kaut kādas И я lietas. хочу обратить внимание на этот стих. Un es gribu pievērst uzmanību uz to pantu. Мы царственное священство, да? Mēs esam ķēnišķīgie priesteri, Народ святой, svētā tauta, люди, взятые в удел, izredzēta tauta, cilvēki, kas paņemti Dieva īpašums, чуть по-другому, ладно, да. Дабы что мы делали? lai ko mēs darītu? Там написано. Дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет.
lai paustu tos varenos darbus. И Эдита тоже чуть-чуть коснулась этой темы. Edīte arī bišķiņ skāra tos vārdus. Как мы реагируем, когда приходит в нас страх, давление, проблемы, болезни? Kā mēs reaģējam, kad mūsu dzīvē atnāk problēmas, bailes, slimības? И я хочу просто как бы из практической части тоже сказать, Un es gribu no praktiskās daļas arī pateikt, как я борюсь с этими вещами. kā es cīnos ar tādām Потому lietām. что иногда думают, что кто служит впереди, а у них никаких проблем нет. Tāpēc, ka bieži vien liekas, ka tie, Amen, kas amen. kalpo priekšā, liekas, ka viņiem nav nekādu Но problēmu. иногда надо Bet bieži проходить vien еще какие-то вещи. nākas iet kaut kādām lietām cauri. И какой-то один период моей жизни Un viens periods manā dzīvē, меня давит, mani spiež, потом опять давит, pēc tam atkal потом spiež, еще обстоятельства, un atkal потом kaut еще kas, обстоятельства. un vēl apstākļi. И ты просто сидишь и молчишь и ожидаешь от Бога. Un tu vienkārši sēdi un klusē un И ты думаешь, no Dieva. Господь, ну я такой маленький, ну где ты? Un saki, Dievs, es esmu tāds maziņš, nu Bog kur tu esi? молчит. Dievs klusē. Ну Господь, ну видишь, разве ты не видишь? Un Dievs, vai tu neredzi? И ты начинаешь допускать мысли. Un tad tev atnāk domas. Ну, наверное, pieejas. все уже заканчивается. Nu, laikam jau viss. Ну, наверное, beidzās. Бог уже меня не будет употреблять, как употреблял раньше. Laikam Dievs mani jau nelietos. Ну, tā kā наверное, agrāk. я уже не тот и не достоин уже к Богу приходить. Laikam es jau neesmu tāds, un es neesmu cienīgs nākt pie И как Dieva. ты позволяешь этим мыслям жить в тебе, Un tad, kad tu atļauj šitām domām dzīvot, что ты? Ты становишься другой идентичностью. tad tu paliec cita Ты identitāte. начинаешь видеть всех так. Tad tu sāc visus redzēt arī tā. Вы можете заметить, да, люди, которые осуждают всех, там, особенно сейчас, когда интернет есть, Jūs varat pamanīt, ka cilvēki, kuri visus nosoda, ir tīpaši tagad, kad ir internets, они про себя nичего не говорят. viņi par sevi neko nesaka. Они только говорят, что вот мы, Viņi tikai saka, Вот так надо. Vot tā vajag, а там не надо. bet tā nevajag. И мне nравится, что Иисус показал пример, как надо. Un man patīk, kā Jēzus parādīja piemēru, kā vajag. Бог никогда не упрекал. Dievs nekad Он не открыл YouTube. Сейчас я про книжников и фарисеев чуть-чуть тут два эти сценария сделаю. nu, tā kā atvērtu internetu un pateiktu, to ir tas scenārijus par tiem farizējiem. Он просто говорил истину. Viņš vienkārši runāja par Потому что ни манипуляция, Pēc, ka ne manipulācija. ничто не поменяет человека, как только истина. Nekas nevar pamainīt cilvēku, kā Я tikai чуть-чуть patiesība. отступил от темы. Es biju aizgāju no tēmas. Ну, значит, надо. Viņš tā vajag. Знаете, всегда можно винить Духа Святого, что он так повел. Vienmēr var vainot Svēto garu, ka viņš tā vada. Как мы реагируем, Kā mēs reaģējam, когда приходят мысли? tad, kad atnāk domas? И я тоже как бы в своем, как бы, скажем, коконе, да? Un es arī esmu tā kā savā nodabā. И ты начинаешь верить лжи. Un tad tu sāc ticēt meliem. И если ты помнишь, Бог через тебя действовал в исцеление там 3 года назад, допустим, образно говоря, Un, ja да? tu atceries, ka, piemēram, 3 gadus atpakaļ Dievs caur tevi darbojas dziedināšanā Или в освобождение. vai atbrīvošanā, И сейчас это не происходит, un tagad tas ну, nenotiek, значит, Бог, наверное, уже не хочет меня tad употреблять. Dievs vairs negrib mani lietot. Враг все делает, чтобы тебя просто вытащить из воли Божией. Ienaidnieks visu dara, lai tevi izvilkt no Dieva Чтобы ты gribas. начал делать не то, что Бог Lai tu говорит sāktu тебе. darīt ne to, ko Dievs tev saka darīt. Иисус сказал, пища моя творить волю пославшего меня. Jēzus teica, ka Ja svojiem mans slovām, ja nedzies правильно ēdiens ir сказал. darīt teva gribu, Пища barība. – это то, что, чем я питаюсь или чем мне хорошо. Tas ir tas, ko es ēdu no tā, kā man ir labi. И когда мы перестаем служить Богу, Un tad, kad mēs pārstājam kalpot Dievam, что-то мутит внутри, kaut kā slikti iekšā, что-то не то уже. kas ne tā. А что, зачем на собрание ехать? Priekš kam uz Dievu А зачем на kalpot? молитвенное? Priekš kam uz А зачем там на съезд к братьям и сестрам где-то в общение? Priekš kam pie brāļiem un māsām uz sadraudzību? Если мы смотрим на Иисуса, Ja mēs skatāmies uz Jēzu, Он всегда был среди людей. viņš vienmēr bija starp cilvēkiem. И это опасно, когда люди просто как бы сами по себе где-то Un что-то. tas ir bīstami, kad cilvēki ir vieni paši. И это состояние начинает тебя давить. Un šis stāvoklis, viņš sāk И spiest. uz приходит tevis. какая-то депрессия. Un tā kaut kāda depresija. И ты спрашиваешь, как сегодня брат тоже говорил, Un tu prasi, kā šodien brālis. arī идешь за teica. советом, а тебе говорят, ну читай Библию, все будет хорошо. Tu ej pakaļ padomām, Молись, un да. tev saka, lūdz. Но не всегда так Bet работает. nevienmēr tas strādā. Но когда ты из позиции Духа, кто ты во Христе Иисусе, Bet tad, kad tu no gara pozīcijas, kas tu esi Kristu, начинаешь возвещать, sāc pasludināt, пауст, говорить, runāt, начинает все меняться. tad viss mainās. И в моей жизни было такое обстоятельство. Un manā dzīvē bija tāda apstākļa.
приходит там какая-то информация, atnāk kaut kāda и informācija, ты начинаешь накручивать то, чего еще нету. un tad tu sāc sev Ускрывает. tādas domas, kā īstenībā nav. Да, ты начинаешь рисовать уже картину, как это будет страшно. Tu sāc zīmēt tādu bildi, ka jau paliek. И ты не бежишь сразу ко Христу: Господь, что мне делать? Tu neskrien pie Jēzus, ko man darīt. И если даже ты прибегаешь ко Христу, говоришь: Иисус, что мне делать? Un pat ja tu atskrien pie Jēzus un prasi, ko man darīt, И порой тишина, un bieži vien ir klusums, потому что Бог уже все дал для тебя, tāpēc, ka Jēzus tev jau visu чтобы devis, побеждать. lai tu varētu uzvarēt. Потому что Он что сделал? Tāpēc, ka ko viņš izdarīja? Он умер, Viņš nomira. сейчас Рождество было, да, Tad воскрес, bija Ziemassvētki. воссел одесную Отца, Viņš augšām celās un apsēdās pie tēva labās rokas. и потом говорит: я хочу решить навсегда проблему. Un tad teica, ka es gribu atrisināt problēmu. Я посажу вас. Es Одесную sēdināšu Отца. jūs pie tēva. А? Аминь. Живой брат, да. И так порой бывает. Un tā bieži vien notiek. Когда мы живем на земле, Tad, kad mēs dzīvojam virs zemes, мы боимся провозглашать. mēs baidamies pasludināt. Мы боимся противостоять проблеме. Mēs baidamies pretīm stāties И problēmai. когда была у меня эта ситуация, Un tad, kad man bija tā situācija, я просто как бы осознал. es vienkārši apzinos. Но когда пришло это осознание, Bet tad, kad atnāca tā apziņa, я уже как бы склонился настолько низко. es jau noliekos uz ceļiem tik zemu, И честно, у меня уже не было надежды. ka man jau nebija Я уже ceļš. думал, что Бог, ты не вступишься. Man jau likās, ka Dievs tu neiejauksies. И Бог присылает своего служителя, пророка. Un Dievs atsūta savu sludinātāju. Он говорит: говори слова победы, Un viņš saka, pasludini uzvaras vārdus, потому что я победитель. tāpēc, ka es esmu И у uzvarētājs. меня тупиков нету. Un man strupceļu nav. И знаете, какое-то маленькое слово, Un ziniet, kaut kāds īsts не vārds, целая проповедь, ne liels sprediķis, не целая лекция, как побеждать врага, ne vesela lekcija, kā uzvarēt ienaidnieku, а именно слово, которое от Духа Божьего. bet tieši vārds, kurš ir dots no svētā gara. Оно внутри такое действие делает. Viņa iekšā tādu darbību dara, И ты сразу поднимаешься, как лев из колена Иуды. un tu uzreiz pacelies kā lauva no Ты начинаешь провозглашать: я не принимаю эту ситуацию, она не от Бога. Es nepieņēmu to situāciju, viņa nav И no ты Dieva. чувствуешь, что как будто тебе кто-то дает силу. Un tu sajūti, ka kāds tev dod spēku. Ты чувствуешь, что нет, я не соглашаюсь больше на меньше, потому что Бог сказал. Tu jūti, ka es vairs negribu neko mazāku, jo Dievs tev dod lielāku. И ты чувствуешь, еще как будто страх есть. Un tu sajūti, ka it kā bailes. Ты говоришь: нет, дух страха, отступи от Tu меня. saki, nē, bailības gars atej no manis. И ты говоришь: ты слышал, что мне сказал Бог. Un tu saki, tu dzirdēji, ko man teica Dievs. И ты чувствуешь, как ты выходишь уже на другой уровень. Un tu jūti, ka tu izej jau uz jauno līmeni. Ты поднимаешься на небеса. Tu pacelies uz debesīm. Как Эдита говорила, ты поднимаешь свой взор уже на Бога. Kā Edīte teica, ka tu paceļ savu skatu jau uz Dievu. И знаете, Un ziniet, я прочитаю место Писания. es izlasīšu šo rakstu vietu. Так, это 1 Коринфянам 15, 57, 58. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои и, конечно, сестры, возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен перед Господом. Bet paldies Dievam, kas mums devis uzvaru caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Tad, nu mani mīļie brāļi, topiet patstāvīgi, nešaubīgi, pilnīgāki tā kunga darba vienmēr, zinādami, ka jūsu darbs tā kunga lietas nav veltīgs. Tas bija 1 Korintiešiem 15, 57, 58. Бог даровал нам уже победу во Христе Dievs jau Иисусе. mums deva uzvaru Jēzu Kristu. Она уже нам есть. Viņa pie mums jau Просто ir. нам надо научиться ее употреблять или воздействовать с Духом Святым. Vienkārši mums vajag iemācīties ar Svēto garu kopā. И когда мы начинаем делать свои вещи, Un tad, kad mēs sākam darīt savas lietas, когда мы начинаем идти этот широкий путь, tad, kad mēs ejam to platu ceļu, приходит разочарование. tad nāk vilšanās. Приходит разочарование. Nāk vilšanās. И такое внутри, как бы, какой смысл? Un tad iekšā tādas domas. И враг kādēļ. приходит: зачем тебе церковь, может быть, уже нет Un смысла. tad ienaidnieks saka, priekšām tev draudz. Видишь, у тебя не vairs nav получается. jēga.
tev nesanāk. И ты начинаешь показывать тебе братьев и сестер, ну у них получается, у тебя не получится, Un tad потому что parāda ты tev такой. brāļus un māsas un saka, viņiem sanāk, tev nesanāk, tāpēc, ka tu tāds esi. Но Бог возлюбил нас всех одинаково. Bet Dievs mūs iemīlēja visus vienādi. Но Его благоволение, оно по-разному. Bet viņa labestība, viņa ir dažāda. Потому что это отмеряем мы, насколько далеко мы пойдем в Боге. Tāpēc, ka to Лично, novēram сами. mēs, cik tālu mēs iesim Dievam. Bог любит всех одинаково. Dievs mīl visus vienādi. Но проявление Божие через разных людей по-разному. Bet Dievs parāda sevi caur dažiem cilvēkiem savādāk. Поэтому, когда ты делаешь волю Божию, Tāpēc tad, kad tu dari Dieva gribu, восстанет сатана, tad piecelsies vēlns. попытается тебя как-то уничтожить. Viņš mēģinās tevi iznīcināt. И зачастую это уже происходит из детства. Un bieži vien tas jau notiek no bērnības. Где-то тебя там чуть не родили, там где-то ты чуть не в аварию попал, где-то еще где-то. То есть такие ситуации неординарные естественному. Tādas situācijas, tā kā tu varēji nepiedzimst kaut kur tikai avārijā, vēl kaut kādas nedabiskas situācijas. Но Бог нам дал победу. Bet Dievs mums deva uzvaru. Бог нам дал победу. Dievs mums deva uzvaru. Представьте, в Старом Завете, если мы жили, Iedomājieties, ja mēs dzīvotu vecajā мы derībā. ожидаем Мессию, Mēs gaidām Mēsiju. ожидаем, а выхода нету. Gaidām, bet izies И nav. каждый год мы приносим жертвы. Un katru gadu mēs nesam upurus. Ну, фу, на 1 год. Uz vienu gadu. Это знаешь, как в Новом Завете взять кредит. Tas ir kā jaunajā derībā paņemt kredītu. Фу, 1 месяц заплатил. Vienu mēnesi samaksāju. Фу, еще 1 месяц. Vēl viens mēnesis. Как образ, да? Tā kā līdzība. И это как замкнутый круг. Un tas ir tāds kā aplis. И приходит Иисус, Un atnāk Jēzus. говорит, все оплачено. Un saka, viss ir samaksāts. И мы такие, ну как, я же взял, мне же надо отдать. Un mēs tādi, es taču paņēmu, man jāsamaksā. Мы предлагаем man сразу jādod. Иисусу свою праведность. Un mēs uzreiz Jēzum piedāvājam savu taisnību. Я же должен, как бы, я же это, я ж виноват. Es taču esmu tas parādnieks, man taču jāatdod. И это проявляется гордость, Un tur parādās slepnība. что я хочу, как бы, Бог тебе еще для твоей жертвы что-то помочь. Ka es gribu Dievs pie tava upura vēl kaut ko pielikt. Но Библия говорит, смиренным я что даю? Благодать. Bet Dievs saka, ko es dodu pazemīgiem? Žēlastību. Когда ты приходишь, Бог говорит, да, ты виноват. Tad, kad tu atnāc un Dievs saka, Да, tu не esi получилось. vainīgs. Jā, nesanāca. Ну вот мой сын. Bet re, kur mans dēls. Это все ради него. Tas viss ir viņa dēļ. И когда мы придем на небеса, Un tad, kad mēs atnāksim uz debesīm, мы не будем как мусульмане, mēs nebūsim kā musulmaņi с хорошими делами. ar labiem darbiem. Ну вот, что-то я сделал. Kaut ko es izdarīju, Но мы придем, bet mēs atnāksim. Иисус откроет книгу, Jēzus atvers grāmatu, записан. ierakstīts. Иисус оправдал. Jēzus И это attaisnoja. самая большая цена. Un tā ir vislielākā cena. Иисус реально все дал для жизни. Jēzus reāli mums visu iedod priekš Хочешь ли dzīves. ты войти в это? Vai tu gribi ieiet tanī? Это как израильский народ, да, который по пустыням бродил, ходил. Tas ir kā izrēliešu tauta, kura pa tūkstnesi staigāja 40 И у gadus. них тоже был выбор. Un viņiem arī bija izvēle. И Бог их менял. Un Dievs viņus mainīja. И еще один круг, еще Un меняет. vēl viens aplis un А atkal человек mainījies. такая сущность не меняется. Bet cilvēks ir tāda būtība, ka viņš negrib mainīties. Но когда мы в смирение приходим, Господь, Bet tad, kad mēs pazemībā atnākam, sakam, вот Dievs, я, re, kur es со esmu, всеми своими минусами, ar visiem saviem mīnusiem, но с твоей победой. bet ar tavu uzvaru. То, что не получается, Tas, kas nesanāk, Бог потом превращает в победу. Dievs pēc tam pārliek uzvarā. И практически Un praktiski ты просто берешь и словами говоришь победу в своей жизни. tu vienkārši ar vārdiem pasludini uzvaru savā dzīvē. Ты говоришь, нет, я на меньшее не соглашаюсь. Tu vienkārši saki, ka uz mazāko es nepiekrītu. Я благословлен. Es esmu svētīts. И часто мы думаем, что благословение состоит, сколько машин тебе вокруг. Un bieži vien mums liekas, ka svētība ir tanī, cik tev mašīnas Но apkārt. самое большое благословение с Богом. Bet vislielākā svētība ir ar Dievu. Это все, что вам сегодня надо запомнить. Tas ir viss, ko jums šodien vajag iegaumēt. Самое большое благословение с Богом, Vislielākā svētība ir ar Dievu. когда тебе мир с Богом, Tad, kad tev miers ar Dievu. когда у тебя нет преград с Богом. Tad, kad tev nav šķēršļu ar Dievu. Потому что мы имеем всякий опыт по жизни. Tāpēc, ka mums ir dažāda veida pieredze ar Dievu. И знаете, я думаю, каждый может сегодня посмотреть в свое сердце. Un es domāju, ka jebkurš var šodien ieskatīties savā sirdī.
И есть какие-то препятствия, Ir kaut kādi šķēršļi, есть какие-то вещи. ir kaut kādas lietas, И тебе не надо сейчас идти в Мекку или идти в Аглону, un tev nav tagad jāiet uz kaut kādu meku aglonu, чтобы искупить свои грехи. lai tā kā izpirkt savus Ну grēkus. ты просто приходишь к Tu Христу, vienkārši atnāc pie Kristus, оставляешь там все, atstāji tur visu, и Бог дает тебе сразу победу. un Dievs tev dod uzreiz Узы падают, Tās ķēdes krīt, какие-то твердыни, они рушатся. cietokšņi viņi Потому что в sabrūk, присутствии Божьем tāpēc ka Dieva klātbūtnē все меняется. viss mainās. Поэтому исследуй свое сердце. Tāpēc pārskati savu Не sirdi. смотри, сколько тебя имущества вокруг тебя. Neskaties, cik tev apkārt ir Насколько тебя īpašumu, много и насколько тебя этого мало. Cik priekš tevis tas ir daudz un vai maz. Бог способен обогатить нас, там, ой, еще можно было прочитать пару мест Писания, да? Dievs ir spējīgs, Apgādāt katru mūsu vajadzību и так далее. Но не об этом только речь. bet ne tikai par to ir runa. Бог дал победу. Dievs deva uzvaru. И эта победа нужна нам каждый день в том пути Un šī узком, uzvara которым мы mums ir пойдем. vajadzīga tajā ceļā, kurā mēs iesim. И поэтому мы идем по этому пути. Un tāpēc mēs ejam pa šo ceļu. Враг, чик, подсовывает что-то. Ienaidnieks kaut ko piemet. Мы берем победу Божью, Mēs ņemam противостоим Dieva uzvaru, stājamies pretī и идем дальше. un ejam tālāk. Но надо бодрствовать. Bet vajag būt Петерис nomādam. недавно присылал видео в группу, Pēters nesen sūtīja video uz grupu. как про образ сразу пришло такое Kā напоминание, līdzību uzreiz tāds atnāca. что он как на atgādinājums. сноуборде по горке катался. Kā viņš ar snowboardu no kalna. И знаешь, nocēlīja. это ты должен как бы смотреть цель, ты должен держать баланс. Un tev jāskatās uz priekšu, jāredz mērķis, jātur balanse. Ты должен бодрствовать, чтобы не упасть. Tev vajag būt nomodā, lai nenokristu. И порой в жизни так вертится все быстро, Un bieži vien dzīvē viss notiek tik ātri, что ты должен всегда держать фокус на ka tev Иисуса. vienmēr jātur savs fokus uz Jēzu. Ты должен все время быть как бы на плаву, если так можно выразиться. Tev visu laiku jābūt Virs ūdens. Bet jūs esat ķēnišķīgi priesteri. Вы царственное священство. Петрис, ты можешь в фоне включить музыку, я думаю, мы будем молиться потихоньку. И мне такое побуждение сегодня, прям в духе. Un man šodien garā ir tāds Я буду pamudinājums. молиться Es lūkšu. и разбивать все твердыни, где уже дьявол понаставлял нам. Un lūkšu par tiem cietokšņiem, kur vēlams jau ir Где ты уже ielicis. стоишь и думаешь, нет, лучше я вообще ничего больше делать не буду. Kur tu stāvi un domā, ne, varbūt es vispār neko Да ну, vairs зачем nedarīšu. это все мне надо? Priekš kam šo visu man vajag? И мы будем сегодня разбивать эту ложь Un сатаны. mēs šodien Потому что мы победители. tos melus. И пройдет время, и ты будешь возвещать о тех чудных делах, что в твоей жизни Бог Un сделал. paies laiks, un tu vēl sludināsi par tiem brīnumiem darbiem. ko Сейчас Dievs тебе izdarīja кажется tavā всё dzīvē. плохо. Tagad tev liekas, viss ir slikti. Ну потом ты будешь прыгать от счастья и говоришь, Господь, ты всегда верен. Bet pēc tam tu lēkāsi no prieka un teiksi, ka Dievs, tu esi Но vienmēr. эти обстоятельства, голоса, они настолько тебя прям давили, что ты сидишь уже и думаешь, нет. Bet šie apstākļi, viņi tā tevi spieda, ka tev likās, ka jau viss. Но сила Божья, она готова сегодня разбить все цепи. Bet Dieva spēks, viņš šodien var Поэтому Библия говорит, что не в убедительных словах человеческой мудрости, Tāpēc Bībele saka, ka ne cilvēciskiem vārdiem, но явление силы Божьей. bet no Dieva spēka. И не я являю силу, Un ne es dodu spēku, Бог являет свою bet силу. Dievs rāda И savu поэтому spēku. мы иногда думаем, что я вот помолюсь, вот тогда уже будет. Un bieži vien mums liekas, es tagad palūkšu, un tad noteikti būs. Иисус придет, Jēzus atnāks, Дух Святой придет. Svētais gars atnāks. Он разрушает эти все цепи. Потому что мы царственное священство. Как разрушить? Salauzīs. Viņš salauza visas tās ķēdes. Потому что в Боге все обетования да и аминь. Tāpēc, ka Dievā visi apsolījumi ir jā un āmen. И Он говорит, в нем нет тени перемен. Un viņš saka, ka viņā nav pārmaiņu ēnas. И вот эта тень перемен приходит от врага. Un tā ēnu pārmaiņa nāk no ienaidnieka. И знаете, когда Бог дает обетование, Un ziniet, tad, kad Dievs dod apsolījumu, Бог многим из вас dал обетование. Dievs daudziem no jums ir devis apsolījumu. Одно это, кто вы будете во Христе Viens Иисусе, tas ir, kas jūs būsiet Jēzu что вы Kristu, будете делать, ko jūs darīsiet,
И приходит кто-то, который дает тень перемен. Un atnāk kāds, kurš dod pārmaiņu И говорит, не, уже все, это время прошло. Un saka, ne jau Tu tās не laiks ir вошел. pagājis, tu vienkārši Да neiegāji. посмотри, где ты Un находишься. paskaties, kur tu atrodies. Порой Бог вводит в такие обстоятельства. Bieži vien Dievs noved līdz tādiem apstākļiem, Именно не в обстоятельства, а может быть в такие места, tādās vietās, где Он начинает говорить с тобой лично. tur, kur viņš sāk runāt ar tevi С personīgi. Моисеем так было. Ar Mozu tā bija. Как бы отойди в сторонку, It kā paņem maliņā. потому что я хочу напрямую с тобой Tāpēc, говорить. ka es gribu pataisno ar tevi runāt На горе преображения, uz kalnu, чтобы напрямую говорить. lai pataisno runātu. Потому что когда мы вместе, это хорошо. Tāpēc, ka tad, kad mēs esam kopā, tas ir labi. Но когда мы лично познали Бога, Bet tad, kad mēs personīgi iepazinām когда у Dievu, нас есть личное свидетельство, kad mums ir personīga liecība, мы знаем, куда мы идем, mēs zinām, kur mēs ejam, и мы знаем, что мы un делаем. mēs zinām, ko mēs darām. Но вы род избранный, Bet jūs esat izredzētā tauta, царственное священство, ķēnišķīgie priesteri, царь и священник. ķēniņš un priesteris. Там написано царственное священство. Tur tā ir rakstīts. Я царь и священник. Es esmu ķēniņš un Царь это priesteris. тот, кто управляет, Ķēniņš ir tas, kurš pārvalda, а священник это тот, кто духовно управляет. bet priesteris ir tas, kurš garīgi И pārvalda. поэтому, когда в моей жизни приходят обстоятельства, Tāpēc, kad manā dzīvē atnāk apstākļi, я как царь es kā ķēniņš выдаю закон, izdodu likumu, и как священник духовный закон. un kā priesteris garīgo И говорю, враг, un saku ты не ienēdīt, имеешь здесь доступа, tev nav šeit, потому что это территория Божья. tu te nevari nākt, tāpēc, ka tā ir Dieva teritorija. Народ святой. Svētīt tautu. Почему он нас слушает? Kāpēc viņš mūs klausa? Почему он нашему глазу слушает? Kāpēc viņš mūsu balsi klausās? Потому что мы святой народ. Tāpēc, ka mēs esam svēta tauta. Святой народ это отделенный народ. Svētā tauta, tā Это не ir просто- atdalīta tauta. Там рубашечка, там сыночки, Tas всякое nav такое. tikai krekliņš vai lakatiņš. Люди, взятые в удел, Cilvēki, kuri ir paņemti, Дева Дарба. Те, которые делают работу Божию. Господь тебя заинтересован делать твое дело. tie, kuri ir ieinteresēti darīt Dieva darbus, Дабы lai возвещать paustu совершенство. pilnīgu, Дабы возвещать совершенство. lai paustu pilnīgu. Враг что-то всегда дает несовершенное. Ienaidnieks vienmēr dod kaut ko nepilnīgu, Что-то такое. kaut ko tādu. Но когда Бог дает, ты говоришь лучшее. Bet tad, kad Dievs dod, tad tu Lūkšana. saki labāko. Призвавшего вас Tas, kurš mūs ir aicinājis из тьмы в чудный свой свет. no tumsas uz savu Некогда не brīnišķīgu народ, gaismu. Kaut kad nebija tauta, а ныне народ Божий. bet tagad esat Dieva tauta. Некогда не помилованные, Kaut kad neapžēloti, но сегодня помилованные. bet tagad esat apžēloti. Бог протянул к нам свою руку. Dievs tev deva savu roku. И знаешь, ты, может быть, размышляешь, Un tu varbūt pārdomā, ну, Господь, да, я все это понимаю, nu jā, Dievs, es visu to saprotu, но в моей жизни не так. bet manā dzīvē tā nav. Поверь мне, сегодня будет все так. Tici man, šodien viss būs tā. Потому что Царь Славы пришел сюда. Tāpēc, ka ķēnišķīgais priesteris atnāca, И Он будет сегодня производить свою работу. un viņš šodien darīs savu darbu. И я верю, что Дух Святой будет делать свою работу. Un es ticu, ka Svētais Gars viņš darīs savu darbu. И я никогда не кидаюсь словами, Un es nekad nemētājos ar vārdiem. потому что в чем смысл сказать, а потом Tāpēc, бессмысленно. kāda jēga ir pateikt un bezjēdzīgi, Но Бог ожидает от тебя. bet Dievs gaida no tevis. Я скажу, может быть, не очень популярное слово для христиан. Es varbūt teikšu nevisai populāru vārdu priekš kristiešiem Покаяние. - grēksūdze. Или исповедание, или признание, вот так, наверное, больше скажу. Grēksūdze atziņa. Господь, я признаю свою слабость, что я без тебя не смогу. Dievs, es atzīstu savu vājumu, ka bez tevis es nevaru. Я из-за своей гордости не могу войти в эти Es no sava вещи. lepnuma nevaru ieiet tanīs lietās. Я думал, что это ради меня, что я такой помазанный, я могу чем-то делиться. Es domāju, ka tas ir manis dēļ, ka es esmu tik svaitīts, ka es varu dalīties. Но это ради Него. Bet tas ir par viņu. Он соединил нас с небесами. Viņš mūs savienoja ar debesīm. Он соединил нас с небесами. Viņš mūs savienoja ar debesīm. И сегодня мы имеем доступ туда. Un šodien mums ir piekļuve tur. Сегодня многие хотят войти, Šodien daudzi grib ienākt.
идти другими дорогами. iet ar citiem ceļiem, Только есть один путь, bet ir tikai viens ведущий в ceļš, небеса. kurš ved uz debesīm. И когда ты захвачен этим, Un tad, kad tu esi iedvesmots ar to, aizrauc, когда ты просто идешь и делаешь. tad tu vienkārši ej un dari. Мне нравится, я недавно наткнулся на видео, где знакомый служитель, Es nesen redzēju vienu video, kurš ir он так захвачен mācītājs. Богом, Viņš ir tā aizrauts ar мое Dievu. сердце реально ликовало. Mana sirds vienkārši līksmojas. Он снимает видео, Viņš filmē video, у него реабилитационный центр, viņam ir rehabilitācijas сам centrs, бывший наркоман, viņš ir bijušais narkomāns, стен нету, sienu nav, просто как бы кирпичи еще построены, еще даже нету фасада. vienkārši ķēgeļi stāv pat Но fasādes такое lomā. желание служить Богу, что неважно, как эта стена выглядит. Bet tāda vēlme kalpot Dievam, ka nav Он svarīgi, kā прибегает, izskatās чтобы tā построить siena. жертвенник Богу. Viņš atskrien, lai Dievam liktu upura vietu. Поэтому сегодня мы хотим повернуть все. Tāpēc šodien mēs gribam visu pagriezt. Если я оденусь красиво, значит Бог придет. Ja es saģērbšos skaisti, tad Dievs atnāks. Если я сделаю правильное здание, то все будет правильно. Ja es izdarīšu pareizās telpas, tad viss būs kārtībā. Но Библия четко говорит, Bet Bībele konkrēti saka, близок Господь с сокрушенным сердцем. Dievs ir tuvu satriektām sirdīm. Когда ты по ней стоишь, Господь, я все, я не могу, я растрачен внутри. Tad, kad tu stāvi vispār nekāds un saki, Dievs, esmu iztērēts iekšēji, И кажется, все. un liekas viss. Бог говорит, сейчас я буду действовать. Un Dievs saka, tagad es darbošos, Сейчас я буду проявлять себя. tagad es parādīšu sevi. Поэтому я благословляю вас. Tāpēc es svētu jūs. Мы будем молиться, мы встанем на Mēs ноги. lūgsim, piecāsimies kājām. Если ты чувствуешь, что это было про тебя, Ja tu jūti, ka tas bija par tevi, и ты чувствуешь, ты хочешь прорыв, un tu jūti, un tu gribi izraušanos, и ты чувствуешь, что в твоем сердце что-то произошло,